Sveicināta reformēto baptistu Rīgas draudze. Man vienmēr jāpiedomā pareizi to pateikt, nesajaukt parasti, kad cilvēki man saka, viņi vienmēr sajauc. Tas prasīs kādu laiku, kamēr cilvēki iemācīsies izrunāt tādu savā veidā sarežģīta formulu. Es biju arī Kristīgajā radio, un tad man tur pirms tam prasīja, kā tad tev rakstīt tur Liepājas centra draudze, tad kas tur jāliek iekavās un tam līdzīgi. Es saku, kā vienkārši nav jau svarīgi. Bet prieks ir būt pie jums šeit Rīgā, kur pavisam nesen ir izveidojusies jauna draudze. Un man kā pašam draudžu dibinātājam ir vienmēr ļoti liels prieks par jaunām draudzēm, kas tiek veidotas. Es absolūti ticu, ka tas ir Dieva viens no galvenajiem veidiem, kā viņš vēlās izplatīt misiju, kā viņš vēlās izplatīt savu vārdu, tas ir caur jaunām draudzēm, kas tiek dibināts. Un es ticu, ka arī Rīgā vēl tiks dibināts jaunas draudzes, un Latvijā kopumā un tam līdzīgi. Bet šodien ir vasaras svētku svētdiena, kur mēs domāsim par svētā gara nākšanu. Un es daudz domāju par to, ko un kā jums teikt. Jo man vienmēr braucot, teiksim, kaut kur citur ir ļoti svarīgi, kad es vienkārši nepasaku kaut ko, bet kad tam ir kaut kāda nozīme, arī kontekstuāla nozīme. Un šodien svētdiena ir nosaukt arī svētā gara loma liecināšanā. Un kā jau Ivars pieminēja, tad vasaras svētku svētdiena ir 50 dienas pēc Jēzus Kristus augšām celšanās. Tas ir, Jēzus tika paņemts uz debesīm 40 dienas vēlāk, un tad vēl pēc 10 dienām notiek tas notikums, par ko mēs varam lasīt apostļu darbu 2. nodaļā. Un es vēlos atgādāt to, ka liecināšana kā tēma un lielā pavēle bija Jēzus pēdējie vārdi mācekļiem, saviem sekotājiem. Piemēram, Mateja evaņģēlijā Jēzus teica vārdus, ejiet un pasludiniet evaņģēliju, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, kristītiem Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā un mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tā bija viņa lielā pavēle. Un es domāju, jums kā jaunai draudzei ir ļoti svarīgi, ka jūs piedzīvojat kādu lietu. Un tas, ko es tagad teikšu, un tas, ar ko es noslēgšu svētru, un ja cilvēks neko nezinās, kontekstuāli viņam var likties, ka es kaut ko saku tāpēc, ka. Bet tas, ko es gribu teikt, tas nāk no savu veidu pieredzes, esot draugu dibināšanā un redzot to, kas notiek, kad dibina jaunu draudzi. Un bieži vien, kad tiek dibināts jauns draudzes, tad sākumā ļoti svarīgi, kad izveidojas tas kodols. Līdzīgi kā jums ir izveidojas kaut kāds kodols. Un pirmie daži mēneši tie, kas nostabilizēsies, tas ūdens tā nostāsies, un tad jūs zināsiet, kas jūs esat, kas ir tie cilvēki, kas tikai gribēja paskatīties, vai kas ir tie cilvēki, kas saka, es esmu gatavs uzlocīt piedurknes, un es esmu gatavs dot savu pienesumu. Un tāpēc tas, kas jums būs ļoti svarīgi piedzīvot, kad kaut kādā brīdī laika jūs piedzīvojat to, ka jums ir pirmās kristības, ka jūs piedzīvojat to, kad jauni cilvēki, teiksim, kas Dievu nepazīst, parādās šajos krēslos, un viņi dzird Dievu vārdu, viņi nožēlo savus grēkus, viņi pieņem Jēzu kā savu kungu un glābēju, viņi kļūst par kristiešiem, kļūst par Dievu bērniem. Un viena lieta ir to, kad viņi dzird evaņģēliju šeit, atnākot, teiksim, uz draudzi, bet es nedomāju tikai svētdienas dievkalpojums. Patiesībā ļoti lielai daļai no evaņģelizācijas un misijas ir jānotiek pa nedēļu. No pirmdienas līdz sestdienai. Savukārt to daļu var un ir jādara ne tikai draudzes vecajiem, bet būtībā tas ir uz visas draudzes pleciem vienlīdzīgi. Tas nozīmē, ka katram ikvienam no jums ir jāliecina, jābūt par Jēzus Kristus lieciniekiem, kur katrs ik viens no jums, vai tas būtu skolā, vai tas būtu darbā, vai tas būtu ģimenē, vai tas būtu kaimiņi, ar kuriem jūs dzīvojat kopā vienā mājā, kad viņiem tik pasludināts evaņģēlijs. Un tas ir jādara katram ik vienam no mums. Un tāpēc mans tāda sapnis ir, kad jūsu draudze varētu augt caur jaunatgrieztiem
cilvēkiem. Un tāpēc šodienas vārdu, ko es esmu sagatavojis, ko es gribu jums līdzdalīt, ir, lai jūs iedrošinātu katru ikvienu no jums apzināties, ka pateicoties svētajam garam, kas mājo tevi dots pilnīgi viss, kas tev ir nepieciešams, lai tu būtu efektīvs Jēzus Kristus liecinieks. Tā būs tā būtībā pamata doma. Pirms mēs ejam tālāk, es gribu kādu pamatu iedot. Mēs zinām, ka daudzās citās konfesijās un īpaši harizmātiskajās konfesijās šī svētdiena ir ļoti īpaša un svarīga dažādu iemeslu dēļ. Proti bieži vien tiek izcelts šajā svētdienā mēls un mēļu dāvanas un brīnumi un zīmes un viss tas āršķirīgais un viss tās lietas. Un bieži vien tiek uzrunāts tieši tā kristības svētajā garā, tieši šajā svētdienā tam tiek dots ļoti liels uzsvars. Bet es gribu atgādināt to, ka Bībele ļoti skaidri māca to, ka tajā brīdī, kad mēs liekam savu ticību uz Jēzu Kristu un paļaujamies savas dvēseles pestīšanā tikai un vienīgi uz Jēzu Kristu, tajā brīdī Dieva svētais gars iemājo mūsos, un viņš ir mūsu kungs un mūsu glābējs. Un kopš tās dienas uz priekšu, kad tu zini, ka Jēzus Kristus ir tavs kungs, tavs pestītājs, kopš tās dienas uz priekšu tev ir dots pilnīgi viss pa visiem 100%, kas tev ir vajadzīgs, lai tu būtu efektīvs Jēzus Kristus liecinieks. Tev nav jāgaida īpaša diena, kad tu saņemsi kaut kādu otro vai trešo svētību, kas tev padarīs jaudīgāku. Kāpēc? Tāpēc, kad ir tādas raksturvietas, kā piemēram Efeziešiem 1. nodaļa no 13. līdz 14. pantam, tehnisku apsvērumu dēļ man nebūs iespēja lietot planšetu un zīmolīti, bet jebkurā gadījumā es uzsvēršu kādus vārdus un tam jūs varēsiet sakot līdzi. Efeziešu vēstule 1. nodaļā 13.14. pantā ir rakstīts: Viņā, tas ir Jēzu, arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, līdzreiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Šeit īpaši es gribu izcelt 3 vārdus. Pirmais darbības vārds ir jūs esat dzirdējuši. Otrais darbības vārds ir ticēdami un pēc tam saņēmuši. Tad, kad tu dzirdi evaņģēliju, tikai tad cilvēks var ticēt tam, ko viņš ir dzirdējis. Tāpēc ir romiešos rakstīts, no dzirdēšanas nāk ticība, ja no Dieva vārda sludināšanas, bet tuvāk būtu no Dieva vārda dzirdēšanas nāk ticība. Tu dzirdi, tu tici, un te ir rakstīts, tās lietas visas notiek vienlaicīgi. Nosacīt, tu dzirdi tajā brīdī, kad tu notici tam, ko tu dzirdi, Jēzus evaņģēliem, tu automātiski saņem svēto garu, kā te ir apsolīts. Un tad svētais gars ir tas apsolījums, tas ķīla, kurš ir mūsos pierādījums, ja tā var teikt, līdz tai dienai, kad mēs nostāsimies Dievu priekšā, un svētais gars būs tas, kas mājos mūsos. Līdz ar to, ja tu esi līdz savu cerību uz Jēzu Kristu, tad tevī ir viss svētais gars. Absolūti viss. Svētais gars nav daudzums, ko mēs varam saņemt pa daļām. Vispirms 30%, pēc tam 60%, pēc tam 90%, un ja ļoti labs būs, tad pēdējos 10%. Tas tā nenotiek. Svētais gars ir Dievs. Svētais gars ir trešā persona trīsvienīgajā Dievā. Un tev viņš vai nu ir pa visiem 100, vai nu tev viņš nav vispār. To visu es teicu, lai iedot jums pamatu, kāpēc tas ir svarīgi, ko mēs runāsim tālāk. Un tāpēc es tagad paskaidrošu, mēs līdz iesim uz galveno šodienas rakstvietu. Un šī rakstvieta būs burtiski pēdējie vārdi no Jēzus saviem sekotājiem, mācekļiem, pirms viņš tiek paņemts uz debesīm. Un viņš dos viņiem kādu apsolījumu, kā tieši Ivars šodien teica, ka ja Jēzus kaut ko sola, tad viņš to piepilda. Viņš dos apsolījumu, un mēs to apsolījumu redzēsim piepildījumies apostļu darbu visā grāmatā. Protams, mēs visu apostļu darbu grāmatu neskatīsimies. Bet tā rakstvieta ir no apostļu darbiem 1. nodaļa, 8. pants un 9. Jau ļoti labi zinām rakstvieta apostļu darbu 1 no 8 līdz 9. Tur ir rakstīts, Jēzus saka to mācekļiem, burtiski pirms viņš aiziet uz debesīm. Bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis un būsit mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Un nākošajā pantā rakstīts, un to sacīs,
Viņš tiem redzot, tika pacelts un padebes viņu uzņēma prom no viņu acīm. Šis apsolījums ir tāds, ka viņi saņem spēku. Kādu spēku? Spēku būt par efektīviem Jēzus Kristus lieciniekiem. Tas ir tas, ko viņš tālāk atklāja. Par sekotājiem, kas nekaunās runāt par savu pestītāju, bet drosmīgi apliecina cilvēku priekšā savu ticību uz Jēzu Kristu. Tāpēc īsumā es parādīšu, kā šis apsolījums piepildās, Svētajam garam nākot un padarot viņus par drosmīgiem lieciniekiem. Jo kopš aiziešanas uz debesīm un Svētā gara nākšanu redzamā veidā ir pagājuši 10 dienas. Viņš ir aizgājis, un tad notiek tas, ko mēs lasām apostļu darbu 2. nodaļā. Pa vidu tur notiek tajās 10 dienās dažas lietas, ka viņi pulcējas kopā, lūdz Dievu, un Jūda Iskariota vietā izredz Matiju. Tas ir tas, ko mēs redzam pirmās nodaļas, kas notiek 1. nodaļā. Un 2. nodaļa sākās ar vārdiem, es nolasīšu apostļu darbu 2. nodaļas, pirmos 4 pantus. Kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā. Un piepeši no debesīm nāca rūkoņi, it kā stiprs vējš pūst un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēls un sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāka runāt citās mēlēs, jeb valodās, kā gars tiem deva izrunāt. Un tad tālākos pantos seko uzskaitījums par konkrētām valodām un dialektiem, kas tiek izrunāti, ko katrs no viņiem spēja runāt. Un tā nebija parasta babelēšana, kā tas bieži vien notiek vietās, kur cilvēki vienkārši sāk, tad lūksim mēlēs, un tad katrs lūdz tur dažās zilbēs, kas absolūti neatgādina valodu, un kuras, protams, neviens nesaprot. Bet te ir rakstīts, tās bija konkrētas valodas, un šajās konkrētajās valodās viņi teica kādas konkrētas lietas. Un ko mēs lasām? Apostļu darbu 2. nodaļā 11. tiek paskaidrots, ko tad viņi runāja tajās valodās. 11. pāns. Mēs dzirdam tos mūsu pašu valodās Dieva lielos darbus paužam. Šeit notika kāda ļoti svarīga lieta. Viņš saka, mēs tos dzirdam mūsu pašu valodās, tad tā ir pirmā. Mēs dzirdam mūsu valodā, manā valodā. Es saprotu, ko viņš runā. Un otrs, tas nebija vienkārši viņš kaut ko runāja, bet viņš saka, Dieva lielos darbus paužam. Un iepriekšējos pantos ir uzskaitījums vairāk ar 10 dažādām tautām, valodām, kas dzird savu valodu un vēl vairāk Dieva lielos darbus sludinām. Burtiski tas, kas notika šajā dienā, Svētais gars viņus padarīja par spēcīgiem Jēzus Kristus lieciniekiem, jo viņi sludināja svešās valodās Dieva lielos darbus. Un rezultāts tam bija 3000 dvēseļu pestīšana. Es paskaidrošu, kas notiek, kā tas piepildās. Apostļu darbu 2. nodaļa no 14. līdz 36. pantam ir Pēters prediķis, kur Pēters sludina šiem cilvēkiem. Un tur rakstīts, tur bija vairāk, kas sludināja, līdz ar to visticamāk ir pierakstīts tikai Pēters prediķis, jo par cik tur tika runāts daudzās valodās, tad apmēram tas tika teikts. Un tas, ko Pēters pasludināja, bija sekojušais. Viņš sludināja, ka Jēzus Kristus ir kungs. Viņš sludināja, ka jūs esat piesituši Jēzus krustā. Jūs esat tie, kas esat grēkojuši. Jūsu grēku dēļ šis Jēzus tika piesist krustā. Jūs bijāt tie, kas saucat sit viņu krustā. Bet viņš teica, bet ziniet, tas ir ok, tāpēc, ka Dievs to tā bija no pasaules iesākuma paredzējis. Tam tā bija jānotiek. Tas bija Dieva plāns. Dievs to bija ieplānojis. Viņš gribēja, ka Jēzus kļūst par mūsu upuru jēru, par to, kurš izpērk mūsu grēkus. Tam tā bija jānotiek. Viņš to apliecina. Viņam bija jānomirst, viņam bija jātiek piesistam krustā, un viņam bija jāceļās augšā no nāves 3. dienā. Tas ir tas, ko Pēters būtībā pasludina. Lai samaksātu par visiem cilvēku grēkiem, kas viņu piesaugs. Un klausītāji, kas ir ļoti interesanti, viņi saprata. Viņi saprata, ka viņi ir tie, kas piesita Jēzu krustā. Viņi saprata, ka viņu grēki ir tie, kas piesita Jēzu pie krusta. Un tad notiek kaut kas ļoti interesants šajā brīdī, ko es gribu uzsvērt. Un mēs to ieraudzīsim pantā, ko bieži vien mēs izlaižam, tāpēc, ka pants, ko visi, daudz kristieši zina no galvas, ir apostļu darbi 2:38, kur Pēters sāka atgriezties no grēkiem, un mēs līdz to apskatīsimies.
Bet ļoti svarīgs moments parādās iepriekšējā pantā, 37. Notiek kaut kas tāds, ko tikai svētais gars var paveikt. Un tur ir rakstīts, šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis, un tie sacīja uz Pēteru un citiem apustuļiem: brāļi, ko lai mēs darām? Kāpēc šis ir svarīgi? Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis. Šis ir ārkārtīgi svarīgs moments. Ja tu esi vairāk kārtīgi stāstījis cilvēkiem par Dievu, tad tu to esi piedzīvojis. Es to esmu piedzīvojis, jo mana viena no dāvanām ir evaņģēlijas dāvana, un es ļoti daudziem cilvēkiem stāstu par Dievu. Un es esmu piedzīvojis to, kā svētais gars vienkārši lieto, un cilvēks vienkārši brīnumainā kārtā nožēlo grēkus. Viņš pieņem Jēzu, un viņa dzīvi pilnībā izmainīt, un tev vienkārši prieks redzēt, ko Dievs varēs izdarīt. Un tad ir bijušas reizes, kurā es jūtos izsmelts. Es esmu runājis 2 stundu garumā, es esmu runājis 3 reizes ar to cilvēku. Man ir sajūta, ka mēs esam tālāk nekā tuvāk. Un es dažreiz pat domāju, Dievs, pilnīgi visu esmu lietojis, visas savas ilustrācijas, kas man ir ienācis, protams, visas iespējams rakstītas, esmu pieminējis. Nekas nav strādājis. Redz, ja svētais gars nepārliecina, tad mēs neko nevaram izdarīt. Un šeit ir ļoti svarīgi. Šie vārdi sāpīgi ķēra viņa sirds, un viņi sacīja, brāļi, ko lai mēs darām? Šie vārdi sāpīgi ķēra viņa sirds, tāpēc, ka svētais gars lietoja Pēteru un citus apustuļus, kas runāja Dieva vārdus. Un tad, kad Dieva vārds tiek runāts, tad svētais gars var pieskarties tai cilvēku konkrētai sirdī un dāvāt viņiem glābjošo ticību. Es iedošu vienu piemēru no savas dzīves, kas perfekti atbild šai situācijai. Daudz gadus atpakaļ, tas bija iespējams mūsu draudzes, es domāju, pirmais gads, ja ne pirmais, tad 2. Pašos sākumos bija kāda sieviete. Viņa joprojām mūsu draudzē, viņa kristietē, viss ir ritīgi labi. Bet kā viņa nāca pie Dieva? Mēs satikāmies pirmo reizi. Un es saprotu to, ka viņa nav pestīta. Un es viņai stāstu evaņģēliju un tā kā liekas nesaprotu. Es esmu izsmēlis sev, man vairs nav ko pateikt viņai. Es saku, tiekamies pēc nedēļas vēl vienreiz. Un es jau tur kāds jautājums biju uzdevis, un tad nākušā reizē viņa atnāja pie manis. Viņa saka, Tom, es uzzināju. Es saku, ko tu uzzināji? Es uzzināju tas pareizo atbildi. Es saku, kāda atbildi? Uz to jautājumu, saku, uz kuru? Ja es nonāku Dievu priekšā, un Dievs man jautātu, kāpēc man te jāliež debesīs, tad, es pajautāju savām draudzenēm. Es teicu, kāda ir atbilde? Viņa tā, es zināju, bet es aizmirsu. Man bija jāsmējās. Nejautā pareizi atbildi būs tā, kas tev glābs. Un es sāku skaidrot atkal evaņģēliju. Es sāku skaidrot to, cik viņa ir slikta. Es sāku skaidrot to, ka viņa pat neko nespēja izdarīt. Un es redzu, ka viņai sāk nākt visu depresiju. Un viņa sāk raudāt. Un viņa saka, es nesaprotu. Kā tas ir? Kā tas ir? Tu neko nevari izdarīt. Es nesaprotu. Tad viņa saka, tad jau visa mani cauri, ja es neko nevaru izdarīt, tad viss, tad es vairs neko nevaru. Es teicu, aleluja, super. Es teicu, beidzot, tu man sadzirdēji. Viņš saka, ko tad lai es daru? Būtībā tas iet kopā ar to, kas te bija rakstīts. Brāļi, ko lai mēs darām? Tad, kad viņa man uzdeva jautājumu, ko lai es daru, tas ir tikai saldējs ēdiens. Jo tagad cilvēks saprats, ka viņš ir pazudis, jo nav jēga, man patīk, kad Sīrijā dzīvoja, man dažreiz bija tā, es nevarēju saprast, kāpēc mācītājs spīdzina tos cilvēkus, kad viņš stāsta viņiem par Dievu. Viņš vispār par Jēzu nestāsta. Viņš runā par to, cik viņi slikti. Un es viņiem prasīju, kāpēc tu tik ilgi to gumiju velc, ka tikai par Jēzu pašās beigās. Viņš saka, nav jau jēga viņiem stāstīt par Jēzu, ja viņš neredz, ka viņš ir pazudis. Tāpēc mācītājs ļoti bieži daudz lietoja laiku, lai parādītu to, ka cilvēks ir pazudis. Jo pēdējā gadījumā viņš neredz vajadzību pēc pestītāja. Un tieši tāpat šai sievietei tikai tad, kad viņi ieraudzīja, ka viņi pazudus. Nākošais loģiskais jautājums bija, ko lai es daru? Un tad mēs varam norādīt uz Jēzu Kristu, kurš jau visu ir izdarījis un kurš ir samaksājis. Un tad, kad ejam apakaļ apostļu darbos, kad šie jūdi, kas bija sanākuši, prasa viņiem, brāļi, ko lai mēs darām, tad Pēters viņiem atbild. Atgriezieties no grēkiem. Nožēlojiet savus grēkus. Liecieties, kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabū grēku piedošanu, saņemt svētā gara dāvanu. Tagad viņiem bija aktuāla šī ziņa. Metanoja, 180 grādu pagrieziens, pilnīgas pārvērtības. Kad viņi saprata, ka Pēters saka, jums ir jānožēlo vecā dzīve, jānožēlo savu grēku un jāliekās kristīties Jēzus Kristus vārdā. Un, lai mēs saprastu to, kurš var kristīties Jēzus Kristus vārdā, ātrs stāsts uz apostļu darbu 8. nodaļu,
kur Filips galveniekam saka, izskaidro evaņģēlim, kad viņi brauc garām ūdenim, šis galvenieks saka, re, ūdens, kas man kavē kristīties. Un Filips viņiem saka, ja tu tici, tad var. Un viņš viņiem atbild, es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Tad viņi apstājās, viņi iekāpa ūdenī, viņš viņu kristīja. Tas nosacījums bija, ka tev ir jātic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, un tajā domā iekšā nāk, ka tu tici, ka viņš nomira pie krusta par taviem grēkiem, un augšām cēlās, lai samaksātu par taviem grēkiem. Un 41. pāns, kad Pēters teica atgriezieties un kristieties, ir rakstīts, kas viņa vārdus uzņēma. Tos kristīja, un tādī dienā tiem pievienojas ap 3000 dvēseļu. Jūs redzēju, kas notika, kad Svētais Gars pārliecināja cilvēkus, tad, kad Pēters un pārējie pakļāvās Svētā gara vadībai, sludināja evaņģēliju, un rezultāts bija 3000 pestītu dvēseļu. Mēs redzam, ka šis piepildījums, jūs saņemsiet spēku un būsiet mani liecinieki, piepildījās šajā dienā. Bet tas nav viss. Šis nebija tikai viens dienas notikums, kur 3000 cilvēku un pēc tam gadu klusums, sausuma periods, neviens cilvēks. Tā nebija. Patiesībā tas, ko mēs lasām 47. pantā, ir apbrīnojami. Ir rakstīts, bet tas kungs ikdienas, ja kāds nesaprot, ko nozīmē ikdienas, katru dienu pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Iedomājieties, katru dienu pievienojās jauni cilvēki. Katru dienu tika pestīti jauni cilvēki. Kāpēc? Nevis tāpēc, ka katru dienu notika, teiksim, Billy Grahama veida telts dievkalpojumi, evanģelizācijas dievkalpojumi, bet tāpēc, ka ticīgie bija Jēzus liecinieki, kuri gāja un stāstīja par Jēzu Kristu visiem cilvēkiem, kas viņiem bija līdzās. Un tagad tālāk. 3. nodaļa. 3. nodaļa ir tas, kur ir šis brīnums, kurš tiek izdziedināts šis izlaists cilvēks, kur Pēters un Jānis drosmīgi sludina un pēc tam apliecina, ka tas nav viņu spēkā, bet Jēzus Kristus spēkā, un tas notiek templī. Un šajā uzrunā vienkārši, lai apkopotu to uzrunu, ko Pēters teica 3. nodaļā 19. pantā, ir rakstīts, tāpēc nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdaldēti. Būtībā tas pats, ko viņš teica 2. nodaļā 38. pantā. Atgriezieties no grēkiem, liecieties kristīties. Šeit saka, nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdaldēti. Kāds ir rezultāts šai dienai? Nākošā nodaļa 4. pāns mums atklāja. Bet daudz ļaužu, kas šos vārdus bija dzirdējuši, ticēja, un viņu skaits bija ap 5000 vīru. Pasaulē pārsvarā ir tā, ka 2/3 no draudzes ir sievietes, un tikai 1/3 daļa vīriešu. Es kaut kad pēdējo reizi, kad skaitīju mūsu draudzē, mums bija tieši tāpatās. Kaut gan pēdējos gados kristāmo skaits bieži vien ir vīrieši vairāk bijuši nekā sievietes, par ko man ir milzīgs prieks. Vai pusi, vai nesen, kad mums bija jauniešu vakars, un kur bija jādalās uz pusēm, bija doma, kad lielāko telpu atstāsim meitenēm un mazāko zēniem, tad beigās bija tā, ka puikas bija vairāk nekā meitenes. Tas ir retums, un tas ir tāds fenomens, ko es redzu, kas sāk notikt nedaudz vairākās vietās. Bet, kad mēs apskatāmies uz apostļu darbiem, un, protams, templī pārsvarā arī bija tikai vīri, jeb tikai vīri, 5000 vīru. Iedomājieties, 5000 vīru vienā dienā. Ļoti ticīgi. Šeit mēs redzam spēku, ko spēj izdarīt evaņģēlijs, kad tas tiek pasludināts. Un tāpēc, ka Svētais Gars bija piepildījis mācekļus, viņi nekautrēja to stāstīja par Jēzu un viņa augšām celšanos, un rezultāts bija tam, kad milzīgs pulks cilvēku kļuva ticīgi. Tagad, protams, nebija tā, ka nebūtu pretestība. Nebija tā, ka viss bija tik skaisti un rožaini, viņi tik sludina un pievienojas 3000, 5000, 4000, 1500, 500, 8000 un vienkārši 1000. Ja? Tā nebija. Tās bija sākums, ļoti jaudīgs, un tomēr bija pretestība, kur bija mēģinājums aizvērt viņiem mutes, un tieši pēc šī pēdējā notikuma, kur bija sludinājuši templī, viņi tiek arestēti, reliģiskās autoritātes viņus paņem ciet un saka viņiem, beidziet runāt Jēzus Kristus vārdā un tam līdzīgi, un to mēs esam apakšus darbu 4. nodaļā 18 līdz 20 pantam, kur rakstīts. Tos ieaicinājuši, tātad
mācekļus Pēteru un Jāni ieaicinājuši. Viņi tiem pavēlēja nemaz vairs nerunāt, nedz mācīt Jēzus vārdā. Nerunāt un nemācīt Jēzus vārdā. Pavēlēja. Nevis palūdz, bet pavēlēja. Tās ir autoritātes. Bet Pēters un Jānis tiem atbildēdam sacīja: spriediet paši, vai ir taisnīgi Dieva priekšā jums vairāk klausīt nekā Dievam. Un ja man būtu tagad flomasters, es apvilku, jo mēs nevaram nerunāt par to, ko esam redzējuši un dzirdējuši. Sadzirdiet, lūdzu, kas tur ir rakstīts. Mēs nevaram nerunāt. Mēs nevaram nerunāt. Un es domāju, kāpēc mūsdienās kristietībā ir tā, ka mēs varam nerunāt. Un ne tikai varam nerunāt, bet jūtamies labāk, kad mēs nerunājam. Mācekļi, kad viņiem bija spēks būt par Jēzus Kristus lieciniekiem, viņi publiski pateica, zinādām, ka viņi var dabūt pa seju, un viņi arī dabūja pēc tam pērienus, un kādu no viņiem ir zaudēt dzīvības. Viņi teica, mēs nevaram nerunāt. Es neklusēšu. Es runāšu par Jēzu, es liecināšu par viņu. Man vienalga, kas ar mani notiks. Un tad ir jautājums, kā ir ar mums. Kad ir pēdējā reize, kad tu kādam cilvēkam pastāstīji par Jēzus Kristus darbu pie krusta tā cilvēka dēļ? Es zinu, ka dažreiz cilvēks saka tā, es jau par Dievu parunāju. Tas nav slikti, par Dievu var parunāt, bet tas nebūs tas, kas izmainīs cilvēku dzīves. Jo ir cilvēki, kuriem patīk parunāt par Dievu. Bet parunāt par Dievu nav viens un tas pats, kā pastāstīt evaņģēli par Jēzu Kristu. Jo parunāt par Dievu neviens pie ticības tāpēc nenāks. Tas varbūt var sākums būt sarunai, kur mēs parunājam par Dievu. Bet vienā brīdī tev būs jākļūst drosmīgam, jāsaka, klausies, ja tu nomirti, vai tev ir drošība par to, kur tu nonāks. Un tas liek viņam domāt par viņu dvēseli. Bet jautājums ir, es esmu gatavs kā pārtam savam vienalga kam, kas ir tas, kas man biedē, kāpēc es to negribu darīt. Bet kad ir pēdējā reize, kad tu kādam pasludināji evaņģēliju? Un, kad es savā draudzē to esmu teicis, tad bieži vien man ir atklājušies, kad ir kristieši ar stāžu, kuri ir kristieši 10, 20, 30 gadus. Un kādā gadījumā kāds cilvēks man teica, kāds pēdējos 5 gadus es noteikti neesmu nevienam teicis. Un es varēju teikt, šausmas, kā viņš tā var? Tu esi labāks? Varbūt jā. Bet ja mēs esam liecinieki, mums ir jāspēj pasludināt Jēzu Kristu. Un domāju par šiem mācekļiem, kas nevarēja nerunāt, mums var rasties viedoklis, bet tie jau bija mācekļi. Tas bija Pēters, tas bija Jānis, viņi bija bijuši kopā ar Jēzu, viņi bija mācekļi, viņi bija tie profesionāļi. Kas tad es tāds vienkārši tepat Rīgā kaut kur dzīvoju? Es tāds nekad nevarēšu būt. Bet, un viņi noteikti bija bezbailīgi, viņiem nebija bail. Un es parādīšu to, ka patiesībā, tad, kad viņi tika atbrīvot no šī apcietinājuma, viņi gāja pie savējiem. Tad viņi iet apakaļ pie savas draudzes, pie savējiem, viņi izstāst visu, kas viņiem notika un ko mēs lasām. Un tur rakstīts, ka visi krita ceļos Dievu priekšā, un mēs redzēsim, ka bailes patiesībā bija reālas un klātesošas. Tas nebija tā, ka bailes tur nebija. Viņas bija, un viņas bija reālas. Un kāda samaksā ar savām dzīvībām, kā mēs to redzēsim vēlākās nodaļās, bet šodien mēs to nestīsimies, bet jūs to zinat. Apostļu darbu, un kas notiek, kad viņi tiek atbrīvoti, viņi nāk kopā un viņi saka, lūgsim Dievu. Un viņi tagad lūdz Dievu. Un es tikai 2 pāns no šīs lūgšanas pieminēšu. 29. pāntā, 4. nodaļā apostļu darbos ir rakstīts. Tad, kungs, skaties uz viņu draudiem. Tad draudi bija reāli. Bailes bija reāls. Tas nebija tā, ka Dievs redz kāds skaists laiks laukā šodien, starp citu, dod mums arī drosmi sludināt. Skaties Dievs uz viņu draudiem. Dievs, tu dzirdēji, ko viņi pateica. Dievs, tu dzirdēji, ka viņi mums pateica nerunāt un nemācīt tavā vārdā, Jēzus, bet mēs nevaram klusēt. Skaties uz viņu draudiem. Un nākošais vārds, ko viņi lūdz, ir dod saviem kalpiem drosmi runāt tavu vārdu. Viņiem arī bija vajadzīga drosme. Un tad 31. pants, kad viņi beidza Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodrebēja. Man vienkārši nāca ideja prātā nodrebēt. Kad cilvēks nodreb, citreiz te visā tā nodreb. Savā ziņā tā sajūta man tāda, tās bailes, kas viņiem bija, tā kā nokritās nost, nogāja nost. Joks, protams, tā nav, bet vieta nodrebē. Bet tā sajūta tāda, ka viņi lūdz pēc drosmes, vieta nodreb,
tas bailes pazūda, un tie visi kļuva svētā gara pilni. Divas lietas es gribēšu uzsvērt. Svētā gara pilni viens, un otrs drošu sirdi runāja Dieva vārdus. Viņi lūdza drosmi, un Dievs viņiem deva drosmi sludināt Dieva vārdu. Drosme nav baiļu nesamība. Drosme ir paklausība Kristum, kaut arī bailes ir reāls. Drosme nenozīmē, ka bailes tur nav klātesošas. Viņas var būt klātesošas. Jautājums ir, kas uzvarēs? Bailes uzvarēs, vai tu ļausi drosmē ņemt virsroku? Un tagad es gribu bišķiņ parunāt par to svētā gara pilnumu. Jo dažreiz nereti mūs mulsina fakts, ka šeit ir rakstīts, ka viņi kļuva svētā gara pilni. Ja precīzāk būtu teikt, viņi tika svētā gara piepildīti. Un jautājums var rasties, kā? Vai tad viņi nebija svētā gara piepildīti, ka viņiem atkal bija jātiek piepildītiem? Viena rakstvieta, kuru es paskaidrošu. 1. Korintiešiem 12. Nodaļa 13. pāns ir rakstīts, jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti. Un šeit runa iet par to, ka mēs pieņemam Jēzu kā savu kungu glābēju. Mēs tiekam vienā garā kristīti. Par vienu miesu, gan jūdu, gan grieķu, gan vergu, gan brīvie. Un mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu. Tad šeit runa iet par to, kad nākam pie Kristus, mēs tiekam kristīti vienā garā. Dzirdināti ar vienu garu. Un šī kristība ir vienreizējs notikums, kad cilvēks kļūst par Dieva bērnu, ticot uz Jēzu Kristu. Savukārt, piepildīšanās ar svēto garu ir atkārtota realitāte. Tā ir gara vadīta dzīve un uzvedība, ko Dievs pavēl ticīgiem uzturēt. Paklausība un svētā gara vadība. Un mēs redzam, ka Pēters un daudz citi, kas bija piepildīti ar svēto garu apostoļu darbu, piemēram, 2. nodaļā, viņi vēlāk atkal tiek piepildīti ar garu un tādēļ drosmīgi sludina Dieva vārdu. Piemēram, apostoļu darbos 4. nodaļā, 8. pantā ir rakstīts tikai pats sākums. Bet Pēteris svētā gara pilns tiem sacīja. Svētā gara pilns tiem sacīja, liekas, viņš jau bija svētā gara pilns un atkal svētā gara pilns. Un varbūt nedaudz grieķu valodu, vārdu, analīzi un vispārējais šis pilns ir, man jāpasaka viss, tas ir auris, tas ir pasīvs, tas ir divdabis no konkrēta vārda, kas nozīmē pilnīgi piepildīt. Un es paskaidrošu līdz dziļāk to vārdu, kāpēc tam ir milzīgi nozīme. Mēs apskatīsimies uz Efesiešu vēstules to vārdu, lai mēs ieraudzītu. Tas parāda to, ka Pēteris ticis piepildīts ar svēto garu tiem sacīja. Tas parāda to, ka mums atkal un atkal ir vajadzīgs šis piepildījums ar svēto garu, svētā gara spēku. Un pa pamatu es ņemšu kādu rakstvietu, kas ļoti labi to paskaidro. Efeziešiem 5. nodaļā, 18. pantā ir rakstīts 2 daļas. Neapraibinieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīt dzīvu, tā ir pirmā daļa, bet, tad ko nedarīt? Neapraibinieties ar vīnu, bet topiet gara pilni. Topiet gara pilni, jeb topiet piepildīt, nozīmē piepildīt līdz malām. Un šajā rakstvietā šis vārds nenozīmē saņemt vairāk no svētā gara, jo svētais gars pilnībā mājo ticīgai jau no garīgās piedzimšanas brīža. Bet jaunajā derībā vārds piepildīts bieži pārnestā nozīmē būt kontrolētam, būt svētā gara vadītam, jeb vadītam no tā, kas piepilda tavu sirdi un tavu prātu. Tas ir tas, ko nozīmē, kad svētais gars tev kontrolē. Un šeit, kur rakstīts, bet topiet, ir rakstīts tagadnes laikā. Kas parāda to, ka tā nav vienreizēja pieredze, kur tu vienreiz topi piepildīts ar svēto garu, vai svētā gara spēku, vai svētā gara vadību, bet tas ir pastāvīgs kristiešu dzīves stāvoklis. Pastāvīgs stāvoklis, ja turpiniet būt piepildība, ja pastāvīgi ļaujiet sev piepildīt. Jo piepildīšanās kā tāda nav vienreizējs notikums, un tagadnes laiks arī parāda, ka mēs nevaram dzīvot no kaut kādiem pagātnes piepildījumiem, no cerības nākotnes piepildījumiem, bet ka mēs konstanti esam svētā gara piepildīti. Un ļoti interesanti šis vārds topiet gara pilni, ja piepildīt vienalga, kā būtu precīzāk latviski tulkot, ir pasīvajā kārtā, kas nozīmē ne jau ticīgais sev piepilda.
Tas ir kaut kas, ko Dievs dara. Bet, lai Dievs varētu man darīt un piepildīt konstanti, man ir jāpakļājās Dieva vadībai, man jāvēlās, ka Dievs ir tas, kurš man piepilda. Tas ir Dieva darbs mūsos, ko Dievs dara, un mēs to paši nevaram izdarīt. Līdz ar to, precīzāk būtu teikt, ļaujiet sevi piepildīt ar garu. Un tagad es atceros, ka Billijs Grahams, viņš kādā reizē rakstīja par to, kad viņš devās uz savām tām sludināšanām uz lieliem stadioniem, viņš teica, ka viņš brauca ar kuģi, es nemaldos, uz Londonu, uz Angliju, un viņam bija jāsludina, viņš jutās nespēcīgs, jutās vispār, ko es daru, es neesmu cienīgs to darbu darīt, un viņš vienkārši lūdz Dievu, lai Dievs viņu stiprina. Nu, iespējams, cilvēcīgi ir sabijies un vispārējais. Un viņš teica, es lūdzu, lai Dievs man vienkārši stiprina. Un viņš teica, es jūtu, ka lēnām drosme, spēks, un es jūtos, ka Dievs man būtu atkal no jauna piepildījis, kad es atkal jūtos un gatavs iet, un tad, protams, viņš darīja to darbu. Un es varu pateikt ļoti līdzīgi, es esmu piedzīvojis savā dzīvē, ka tad, kad man ir kādas tikšanās ar cilvēkiem sarunātas, un es zinu, ka tas cilvēks nepazīst Jēzus Kristu, es bieži vien esmu jūtis, ka tajā dienā man Sātans mēģina izsist ārā visādiem veidiem. Un man pat bija viens posms, kurā man bija tāds, man ir sarunāts vairākas tikšanās. Turi acis vaļā un skaties, kur tev tūlītās Sātans mēģinās izšauvīt, mēģinās tev pamudināt kādā grēkā, lai tu justos necienīgs, iet un sludināt evaņģēliju, un tāpēc mums ir vajadzīgs lūgt pēc svētā gara spēka, lai mēs spējam nevis savu gribu un savu vēsti, bet Dieva evaņģēliju aiznest līdz tam cilvēkam. Un tagad ar šādu domāšanas gribu, lai mēs aizjām atpakaļ pie Apostoļu darbiem 4. nodaļas 31, kur bija teikts, ka viņi Dievu beidza lūgt. Vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodrebēja, un tie visi kļuva svētā gara pilni un drošu sirdi runāja Dievu vārdus. Tas nozīmē, ka viņi pilnībā pakļāvās Dieva svētā gara vadībai. Viņi teica, Dievs, mēs uzticamies Tev. Ja tas nozīmē zaudēt dzīvību, ja tas nozīmē apkaunojumu, ja tas nozīmē pēriens, ja tas nozīmē apcietinājumu, Dievs, es pakļaujos Tev. Es pakļauju savu dzīvi Tev. Un rezultāts ir tāds, ka viņi ar drosmīgu sirdi gāja un sludināja evaņģēliju. Kā ir ar mums? Kad es zinu, ka daudz no mums mēs baidamies kādam pastāstīt par Jēzu, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī tik maz cilvēku patiesībā ikdienā liecina par savu ticību. Bet tas nenozīmē tikai arī drosmes trūkumu patiesībā. Tas patiesībā nozīmē primāri, ka man dzīve nav nodota svētā gara vadībai. Jo tad, kad dzīve ir padota svētajam garam, tad patiesībā mēs varam piedzīvot, kā Dievs mūs lieto, kā Dievs mūs vada, kā Viņš vada mūsu mēli, kā mēs sludinam, jo Viņš jau mājo mūsos. Viņš tikai nav varbūt mūsu miesa turās pretī, un mēs neļaujam svētajam garam mūs vadīt, bet viņš ir mūsos, svētais gars. Un tad, kad ticīgais sev pilnībā nodod svētā gara vadībai, tad viņš vairs nedomā tik daudz, ko cilvēki padomās par mani, vai ko tas man maksās, bet viņi sāk domāt, Dievs, ko tu vēlies. Un Jēzus teica, jūs saņemsiet spēku, un jūs būsiet mani liecinieki. Jēzus vēlās, lai mēs būtu viņa liecinieki. Es nezinu, cik šis piemērs ir pilnīgs, bet, ja es nemaldos, tas bija vienā grāmatā sen gadus atpakaļ lasīt. Tā vienīgā lieta, ko es no tās grāmatas atceros. Un tas, protams, ir tāds izdomājums, bet, man liekas, perfekti parāda to, kā Dieva atbildība un mūsu atbildība, jeb līdzatbildība tam, ko Dievs dara, kā viņš strādā kopā. Tā doma ir tāda, ka Jēzus dodas uz debesīm, atcerieties, viņš tika paņemts no viņu priekšu, viņi skatījās, kā viņš aiziet uz debesīm, un tad tā doma ir tāda, ka Jēzus nonāk debesīs, un tur eņģelis pirmais jautā, kā viņam gāja. Un Jēzus saka, labi gāja, es izdarīju to, kāpēc es biju sūtīts. Es nomiru pie krusta, samaksāju par viņu grēkiem. Un tas eņģelis prasa, bet kā cilvēki, kādu zina, ka tā vēsts tiks nest tālāk, ka viņi tiks sludināti. Un Jēzus teica, es šo vēstu atstāju saviem mācekļiem. Un viņš saka,
Bet ja viņi to neies, un ja viņi to nedarīs, un viņš saka, citu plānu man nav. Protams, Dievs savu prātu vienmēr, un viņš piepilda visu, ko viņš vēlās. Bet es parādu to mūsu līdzatbildīgi. Darboties darbā, ko dara Dievs. Dievs ir misijā, glābt pazudušo pasauli. Jautājums ir, vai es ļaušu Dievam man lietot un būt daļa no tā, ko Dievs dara? Kas būs tā mana daļa Dieva misijā? Ja Dievs teica, es jums došu spēku un jūs būsiet mani liecinieki, tu liecinās par mani. Līdz šim brīdim, ja tu padomā par savu dzīvi, kas ir tā tava daļa, tavs pienesums, ko tu esi varējis dot? Vai cik daudz es ļauju Svētajam garam lietot sevi? Un tuvojoties noslēgumu, es gribu iedot vēl vienu reālu piemēru no Bībeles, Timotejs. Pāvils Timotejam ir veltījis 2 vēstules. 1. un 2. vēstule Timotejam. Un Timotejs daudziem šķiet, viņš bija tas jaudīgais, jaunais Pāvila māceklis, kuram Pāvils atdeva dažādas pavēles, man tu ej un iecel tur presbiterus, un viņiem jābūt tādiem, un draudzē māca šitā, un stājas pret tiem maldiem, un viņš būtībā gatavo savu nākošo sekotāju. Bet kontekstam es gribu iedot, kad Pāvils raksta 2. vēstuli Timotejam, kas ir patiesībā Pāvila pēdējā vēstule pirms Pāvila nāves, tā sajūta tāda, ka Timotejs ir sašķucis, atslābis, un viņam ir vajadzīgs iedrošinājums. Un Pāvils šo vēstuli iesāk slavējot Timoteja ticību, par to, kāda viņam ir ticība, un tad seko kāds pamudinājums, kas tiek domāti, ka Timotejs ir nobijies, īpaši liecināšanas sakarā. Un tad mēs 2. vēstulē Timotejam 1. nodaļā no 6. līdz 8. pantā lasam. Aiz šā iemesla es atgādinu tev atdzīvināt Dieva žēlstības dāvanu, kas tev dot ar manu roku uzlikšanu. Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēku. Atcerieties, jūs saņemsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis par jums, tas pats vārds. Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Un tāpēc, ka Dievs ir devis šo spēka, mīlestības, savaldības garu, nevis bailības garu, nekaunies, 2 lietas, nekaunies liecināt par mūsu kungu, tātad nekaunies stāstīt par Jēzu Kristu, un 2. nekaunies manis, viņa gūstekņi. Nekaunies no tā, ka es esmu cietumā, no tā, ka es esmu arestēts, bet uzņemies Dieva spēkā ciešanas līdz ar mani evaņģēlija labā. Visticamāk, Timotejs bija sabijies par to, kāda cena varētu būt jāmaksā, ja tu sludināsi un apliecināsi Jēzus Kristu. Pāvils to bija darījis, un Pāvils bija ieslodzījumā. Un Pāvils viņam saka, nebaidies. Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka garu. Timotej, nebaidies, pat ja tas tev kaut ko maksās. Atpakaļ pie Apostoļu darbiem 1.8. Jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis par jums un būsit mani liecinieki. Mēs redzam to, ka Timotejam bija vajadzīgs iedrošinājums no Pāvila, no vecāka brāļa, kurš savu ticības ceļu bija nostaigājis, jo savā vēstulē viņš pēc tam teica, savu ticības esmu turējis, skrējis, esmu noskrējis, tagad man atliek saņemt vainagu, taisnības vainagu, ko kungs pasniegs man un visiem, kas būs turējuši viņu vārdu. Pāvils saka, es beidzu savu skrējienu. Bet Timotej, tu vēl esi šeit. Timotej, nebaidies. Timotej, mums nav dots bailības gars. Timotej, mums ir dots spēks. Timotej, saņemies. Timotej, es aizēju. Mans laiks ir beidzies. Un es domāju, tagad vai ar mums nav līdzīgi, ka mums ir vajadzīgs iedrošinājums būt par Jēzus Kristus lieciniekiem. Un tagad noslēgumā es gribu pajautāt tev pavisam personīgi. Varbūt, ka tavā dzīvē ir kāds cilvēks, kur tu zini, kurš Jēzus Kristus nepazīst. Varbūt tas ir tavs bērns, varbūt tas ir tavs laulātais draugs, varbūt tas ir tavs radinieks, draugs, kolēģis, kaimiņš.
vai vienkārši kāds zināms cilvēks, par kuru tu zini, bet tu klusē. Tu neesi viņiem stāstījis par Jēzu Kristu. Un varbūt tās lielākā problēma nav tajā, ka tu nezini, ko viņiem pateikt, bet ka lielākā problēma ir, ka tu baidies. Ka tu baidies, jā, bet ko par man padomās? Ja nu es to cilvēku pazaudēju. Un patiesībā, ja tu baidies no tā, ka tu to cilvēku varētu pazaudēt, tad mans jautājums, kuras bailes būs lielāks? Pazaudēt to cilvēku šai zemes dzīvei, bet iegūt viņu mūžīgai dzīvei. Bailes, ko padomās, bieži vien bailes tikt atraidītam, bailes, ja nu es izskatīšos dīvaini, un viņi tagad ar mani vairs negribēs komunicēt, bailes zaudēt varbūt to komfortu, kurā es esmu bijis, tāpēc, ka es esmu klusējis. Bet šodienas Dieva vārds mums atgādināja to, ka Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēku. Tev, ja tu esi pestīts, ja tev ir Dieva, ja tu esi uzticējis savu dzīvi Jēzum Kristum, tad tevī mājo Dieva svētais gars, kas nozīmē tevī ir spēks būt par efektīvu Jēzus Kristus liecinieku. Tev nav nekas vajadzīgs. Patiesībā tev jau viss ir iedots. Jautājums ir, vai tu esi nodevis savu dzīvi, vai tu ļauj svētajam garam sev konstanti piepildīt, ja vadīt varētu mēs teikt, vai tu ļauj svētajam garam tev vadīt, ka tu runā tad, kad svētais gars tev pamudina. Un tāpēc mans aicinājums jums kā draudzē ļoti vienkārši. Lūdziet pēc drosmes. Tas ir pirmais. Jo bailes ir reāls. Otrais, ļaujiet tikt piepildītiem ar svēto garu, jeb pakļaujieties viņam. Un kad jūs sev pakļausiet svētā gara vadībai, tad ejiet un drosmīgi aplieciniet Jēzu Kristu un rezultātu atstājam viņa ziņā. Jo svētā gara uzdevums ir, evaņģēlijos rakstīts, pārliecināt par grēku, par taisnību un par tiesu. Svētais gars to darīs. Mēs to nevaram izdarīt. Mēs varam būt rīki Dieva rokās, bet svētais gars būs tas, kurš pārliecināts. Un rezultāts būs daudz mantotu dvēseli tam kungam, līdzīgi kā mēs redzējām noteikam apakstu darbu pirmajās nodaļās. Un viena lieta, ko es gribu noslēgumā pateikt. Tīri praktiski pieredze. Mēs kā Liepājas centra draudze esam nedaudz priekšā jums dēļ tā, kad mēs oktobrī svinēsim savu 9. dzimšanas dienu. Un šajos 9 gados, 8,5 es esmu redzējis kaut ko. Un atcerieties, es sākumā jums teicu kaut ko, un es atkal uzsvēršu, tāpēc, ka jūs varat man pārprast. Pirmajos 3 mēnešos aptuveni, plus mīnus, līdz pusgadam, nostabilizēsies jūsu kodols. Un pēc tam jūs iesiet uz priekšu. Un tas, kas notiks, ik pa laikam jums pievienosies kādi cilvēki no citām draudzēm. Un būs cilvēki, kas atgriezīsies un pieņems Jēzu, un kuri teiks, manas mājas ir Reformēto Baptistu Rīgas draudze. Šīs ir mans garīgās mājas, jo šeit es pieņēmu Jēzu Kristu kā savu kungu glābēju. Šeit es tiku kristīts. Būs 2 cilvēku grupas. Un man neilgu laiku atpakaļ, kādu mēnesi atpakaļ, kāds cilvēks mums bija diskusijas dažādas par arī reformēto teoloģiju un tam līdzīgi. Un viņš teica, es dzirdēju, ka jums ir bijuši baigi daudz kristības. Kā ir? Kas notiek ar tiem cilvēkiem? Un tad es uztaisīju tādu statistiku. Es saskaitīju, man ir fails, kurā visi cilvēki ir pierakstīti, un šo 8 gadu laikā mums ir bijuši 120, nedaudz virs 120 kristībām. Un 85% no viņiem joprojām tic uz Jēzus Kristu, joprojām nav aizgājuši prom no ticības. 11% uz doto brīdi izskatās ir atstājuši ticību, un 4% tādi, par kuriem es nezināju, tā kā 50-50, man grūti pateikt, viņi nav pilnībā aizgājuši, bet neapliecina arī ikdienā Jēzus Kristu. No tiem 85%, 20% ir mums katru gadu vairāk jaunieši brauc uz Rīgu mācīties, kāda pārcēl uz ārzemēm, kāda aizgājas kāda cita draudze, bet cik ir zināms, viņi apmeklē tās konkrētās draudzes. 65% no kristītiem joprojām ir mūsu draudzēm. Tātad krietni lielākā daļa no visiem kristītiem cilvēkiem joprojām ir
ir mūsu draudzē. Tajā pašā laikā, šo 8 gadu laikā, pie mums ir pievienojušies ļoti daudz cilvēku no citām draudzēm. Tā atšķirība ir tajā, ka krietni lielākā daļa no viņiem vairs nav mūsu draudzē. Kas parāda to, ka iemesls, kāpēc viņš šeit daudz no viņiem bija varbūt tās sautīgi mērķi, varbūt kaut kas, ko viņi vēlējās, kur varbūt citā draudzē viņiem nedeva iespēju, tad viņi meklē iespējas, kur viņi varētu piepildīt sev. Man ļoti viegli runāt, jo es vispār nevienu no jums nepazīstu, neko par jums nezinu. Līdz ar to es nevaru kaut kādu aizmugurē domu, kaut ko teikt. Bet ko es to gribu pateikt? Tad, kad Džeks man to pajautāja, un es to paskaitīju, man pašam bija tāds atklāsmes moments. Dievs, es gribu redzēt vēl vairāk cilvēkus, kas pieņem Jēzu kā savu kungu glābēju šeit mūsu draudzē. Ir forši, ka kādreiz atnāk kādi cilvēki, ik pa laikam atnāk arī labi cilvēki no citām draudzēm. Īpaši, ja tas ir tāpēc, ka viņi meklējuši labu mācību, kāds būs jūsu gadījumā. Bet es sapratu vienu lietu. Viskaistākais ir tas, kad šeit, lokālajā draudzē, cilvēks nožēlo savus grēkus, uztic savu dzīvi Jēzum Kristum un kļūst par daļu, ja varētu teikt, piedzimst šajā draudzē. Ir daudz lielāks procents, ka viņš būs šajā draudzē nekā tie cilvēki, kas atnāks no citām draudzēm laika gaitā ejot. Tā ir mūsu draudzes statistika. Varbūt tās Markus pēc 8 gadiem sludinās, piemēram, mūsu draudzē teiks, Tomas atceros, ka tu toreiz teici, mums tā nav. Bet tas, ko es gribēju pateikt, Dievs mūs ir aicinājis būt par lieciniekiem. Un viņš mums ir devis spēku. Un draudzē primāri ir jāaug caur to, kad caur durvīm ienāk neticīgi cilvēki, viņi dzird evaņģēliju. Kad tavā mājā ienāk neticīgi cilvēki un dzird evaņģēliju. Kad tavā darbā ir neticīgi kolēģi un viņi dzird evaņģēliju. Kad tavā dzīvē ir tie neticīgie cilvēki, viņi dzird no tevis evaņģēliju, kur tu apliecini ar spēku un tu viņu aicini uz draudzi un saki, hei, šeit ir draudze, šeit ir tava garīgā ģimene, kas tev mīlēs, kas par tevi parūpēsies, kas tev iedrošinās, stiprinās, un viņš ienāk draudzē, un tas ir tas, kādā veidā auga 1. gadsimta draudze, un tas ir mans novēlējums jums, lai arī jums izdodās primāri augt. Jūs augsiet gan viennozīmīgi, bet lai primāri jūs augat ar to, ka daudz cilvēki dzird evaņģēliju un pieņem Jēzu kā savu kungu glābēju šeit, Rīgas reformēto baptistu Rīgas draudzē. Šajā brīdī es aicinu, ka mēs varam lūgt Dievu. Jēzu, paldies Tev par to, ka Tu apsolīji savā vārdā, ka Tu cēli savu draudzi, kur ēlas vārtē nebūs uzvarēt. Paldies, Jēzu, ka Tu mūs neatstāji vienus, Tu arī teici mācekļiem, kad jūs saņemsiet spēku. Un, kungs, paldies, ka šis spēks ir pieejams arī mums šodien. Paldies, ka mums nav jāiet savos spēkos, jāpārliecina cilvēki. Bet, kungs, ka mēs sludinām Tavu vārdu, Tavu evaņģēliju, un Tavs vārds ir spēks, un Tavs vārds un Svētais Gars ir tas, kurš pārliecina cilvēku par grēku. Un, kungs, Jēzus, lūdzu par šo jauno draudzi, kur ir dzimusi augšām celšanās svētkos. Es lūdzu Jēzu, ka šī draudze būtu tā, kas būtu piepildīta ar spēku, no augšienes būt par Taviem lieciniekiem, kas Tev apliecinātu šeit Rīgā un Rīgas apkārtnē. Ka Tēvs, šī draudze varētu augt caur daudz jaunatgrieztām dvēselēm, caur cilvēkiem, kuri nāk pie ticības tieši šeit. Debes Tēvs, es lūdzu, lai Tu viņiem dod drosmi. Tiem, kam ir bailes, kas varbūt tās domā par to, ka rītdien varbūt tās varētu būt tā saruna darbā vai mājās, es lūdzu Tēvs, lai Tu viņiem dod drosmi, lai viņi apzinās to, ka viņiem ir dots viss, kas viņiem ir vajadzīgs, ka viņi pakļaujas Tava svētā gara vadībai, ka viņi ļauj ikdienas tikt piepildītiem ar Tavu garu un tāpēc būt par Taviem lieciniekiem. Paņem prom šīs bailes, jeb lai drosme ir stiprāka par tām bailēm, kuras visticamāk būs līdzesošas, bet lai drosme ir stiprāka, lai drosme uzvar. Un lai Tavs evaņģēlijs var izskanēt caur šo cilvēku mutēm šajā pilsētā. To visu Jēzu Kristu mēs lūdzam Tavā vārdā. Āmen.